Dažkārt uznāk atrast jaunas grupas, uznāk atrast jaunas grupas, un es arī atrodu jaunas grupas. Kad kur tu viņas izroc? Priekšnamiem, LRMA, tur visādiem citādiem, un ir tāda, viņam tāds garš un dīvains, ne pārāk garš, bet tāds Les Attitudes Spectacles. Man agļots pamintu. Les Attitudes Spectacle. Tas no priekšnama. Laiž klājā pirmo singlu A Trip Down Memory Loss. Tik galā. No jaunā albuma Watch the Sword About to Drop. Latviskāk varētu lūdzu. Viņi raksta angliski. Tas ir grupas vēsturē 5. studijas albums. Wow! Opa! Kā tu nezināji? Un tas ir izdots Latvijas alternatīvās mūzikas ierakstu izdevniecībā I Love You Records paspārnē. I Love You Records vēl projām palīdz jauniem mūziķiem, tā teikt. Tāpat kā mēs. Un par jauno singlu viņi stāsta, ka paradoksāli, ka jaunais singls noskan ziņā ir viena albuma enerģiskākajām dziesmām, taču reizē arī ļoti drūma, kas balstīta uz grupas līdera Žiljēna Starka ģimenes pieredzi ar Alzheimera slimību. Drūmi. Pēc grupas logo, es teiktu, izskatās pēc ritīgā black metāla. Paši grupas dalībnieki saka, ka albums ir līdz tumšākais grupas albums. Viņš melns. Jā. Un viņi paši tulko, tūlīt visi ies pa gaisu. Labi. Tā saka. Labi. Tu uzliec. Psihodeliskais post-hardcores un noise punk grupa. Dibināta 2014. gadā. Sastāvā ir Rūta Starka, Žiljans Starks, Adrians Grīns un Mārtiņš Kuzmins. Es domāju, ka Rūta Starka un Žiljans Starks ir kaut kādā... Māsā brau? Varbūt ir sieva. Tieši vienmēr. Kurš kram pirmais iešausies prātā? Labi, paklausīsimies viņu jauno dziesmu A Trip Down Memory Loss. Labi, gaidam... Klausamies. A Trip Down Memory Loss. Lasīšu piegādā. Tāds britu punks! Tas apraksts ir galīgi garām. Iet savādāk nekā tumšais, smuka mūzika, kas piekdienas vakarā ir forši ielas bārā, iedzerot viski klausāma. Pēc aprakstas gadīja citu. Jā. Viņš ļoti monotoni sēž visu laiku uz vienas nots. Es klausos arī, jā. Bet ir psihodēlisks. Viņš nav tāds vienkāršs. Tur kaut kādā nebija rakstīts, ka tas ir laika mūzika vai ko? Nē, tas ir melns albums. Grūtākais svagāk. Tā arī sēž viens nots. Psihodēli, jā, tas ir psihodēlisks. Tas apraksts kaut kā galīgi. Es gaidīju, ka neiet kopā apraksts ar to, ko mēs dzirdam, jā. Un bildē mēs redzam arī, ja pastamies uz bildi, tad mēs redzam... Arī pēc bildes es gaidīju kaut ko citu bišķi. Tā ir iela, kur dāmas ir nofočētas bez, tikai vairāk ķermenis bez galvas nofočēts un tā kā spēlēja, tā kā orķestris, tā kā spēlēja instruments. Jā. Les Attitudes Spectacles. Ir tev kaut kas cits vēl viņam? Nē.
Tas viņa jaunais singls. Vienīgais. Jā. Gribējās paklausīties kaut kā... Nu, noklausīsimies dziesmu līdz galam, viņa nāk uz beigām. Pagriezam skaļāk. Nē, ir jau, protams, ir savs leibiņš. Tā monētas tam viņa nav. Tas uzraksts... Mūzika forša, bet jā. Nu, varbūt tā ir provokācija. Varbūt. Tas speciāli. Jūs jau sagaidat kaut kādus... Neiet kopā? Nē, galīgi. Kāpēc? Nē, nu parasti... Kāpēc tu šķiet? Šāda stilistiska... Grupā staisa logo. Grunge? Nē, tas ir hardcore. Grindcore, jā. Jā, bet varbūt izvēlējās. Varbūt tā ir speciāla provokācija. Pareizi Andris minēja, vai kaut kas vēl no viņiem. Nu, tad iet Spotify un paklausieties, jo mēs šodien paklausījāmies šo dziesmu. A Trip Down Memory Lane. Bija samulsums. Jā. Samulsums no tā apraksta un nu, rekorī mēs grupas logo. Redzēt grupas dalībnieks. Nu, arī īsti neie kopā ar to, ko viņi apraksta. Nu, un es lieku uz to, ka tas ir vīrs un sieva. 3 veči no meža un dāma. Jā, kur ir brālis, māsa, vai arī vīrs un sieva. Trešais variants tevs un meita. Tevs un meita arī starp citu varētu būt. Jo starp citu grupā parks, nu, Triānas parks arī sākumā bija Saints un Meita spēlē. Pirmajā sastāvā, jā. Saints spēlē giču. Tā kā tā, nu labi, es ļoti atvainojos grupai par varbūt nosaukumu, jo man angļu laikam Less Attitudes Spectacles. Šitā laikam. Nu, bet tā arī izklausās pēc grinda. Jā, A Trip Down Memory Loss un albums Watch the Sword About to Drop. Vēro, kā tūlīt nokritīs cirvis. Tagad uzlies atpakaļ viņa logo. Man nokrita uz galvas. Un tagad pielies blakus Monkey Prad, piemēram, plakātu. Nu jā, laikam izneiet. Un izskatās, ka, ies no tavu grupā. Bet nu es varu uzreiz to toču pateikt. Citādā mūzika ļoti laba. Psihodēliski viņi bija. Bija. Es pat domāju, ka viņi pat iedarētos. Bet ir jānomaina tā stilistiska... Apraksts par sevi. Pirāts teica, nomainiet aprakstu. Mūzika laba. Ja jūsu mērķis bija provocēt, tad jums tas ir izdevies uz visiem 100, jo pirāts ir saprovocējies. Viņš pieprasa pārmaiņas dzīvē. Jebkurā gadījumā noklausījāmies. Forša dziesma. Jā, dziesma. Tiešām psihodēliski. Es neesmu baigās priklāt, bet pēc apraksta gaidījām drusku citu. Jā, bet tā. Bet aizveda tur, kur vajadzēja aizvest. Man ļoti patikās, bet ieraugot to stilistisku. Viņam bildi nepatik, jā. Nu, bet kā mēs iepriekš runājām, neskaties ar acīm, klausies ar ausīm. Jā. Tad nospied laiku mūsu garāžai, nespied laiku pirātam, jo, nu, ko darīt? Nē, grupai jā, mums jā, Oskaram jā, man jā, pirātām nē. Jā, visu labu, viss pirāts mājās. See you.